Nu tā, laiks vēl vienam nostiprinošam piemēram par matemātisko indukciju dalāmības gadījumā. Un šoreiz mums ir šāda garāka izteiksme, jāpierāda, ka dalās ar 8. Tātad indukcijas bāze. Un aplūko šoreiz tikai pie n ir 1. 5 pakāpē 1 plus 4 reiz 1 plus 7. Manuprāt, tas ir 16, kas ir 8 reiz 2. Tā tad dalās ar 8, un tas ir pietiekamais, tas ir jāparāda. Vairāk nerakstīšu, iepriekšējā video tomēr neatstāju sev gana daudz vietas. Tālāk induktīvais pieņēmums. Tas nozīmē, ka kādā gadījumā K mums tiešām ir spēkā šis dalījums 5K plus 4K plus 7 tiešām ir 8 reiz kaut kāds skaitlis I. Vispārīgi I var būt naturāls vesels skaitlis. Visbiežāk mēs atsauksimies uz to, ka 5K ir 8I mīnus 4K mīnus 7. Tad 5K ir izteikts. Nu tad induktīvā pāreja. Induktīvajā pārējā mēs aplūkosim, kas notiek, ja n vietā mēs ieliekam nākamo kārtas skaitli, k plus 1. Mēs iegūstam 5K plus 1 plus 4 reiz K plus 1 plus 7. Tātad sadalu reizinātājos 5 reiz 5K, un šeit es atvaru iekaušu 4K plus 4 plus 7. Un 5K ir tas, ko es aizstāšu ar induktīvo pieņēmumu. Induktīvais pieņēmums mums ir 8I mīnus 4K mīnus 7. Ar to ir vienāds 5K. Plus 4K un 4 plus 7, protams, ka ir 11. Vēršu vaļā iekaus 40I mīnus 20K mīnus 35 plus 4K plus 11. Ko es iegūstu? 40I mīnus 16K mīnus 24. Un vai tas dalās ar 8? Jā, jo 8 ir iespējams iznest ārpus iekavām. Tā, mēs to izdarījām. Un tagad varam uzrakstīt secinājumu. Un šoreiz pat paliek gana daudz vietas secinājumam. Tātad tā kā 5n plus 4n plus 7, un tas 4 un n baigi līdzīgi izskatās, tikko pamanīju, dalās ar 8, gan pie n ir 1, gan pie n ir k plus 1, tad 5n plus 4n plus 7 dalās ar 8 visiem naturālajiem skaitļiem n. Lūk tā.